Un mammai šogad paliek 60 gadi, un viņa dzimšanas dienā vēlējās tikai 2 lietas. Pirmā bija kaut kas negaidīts, ja pārsteigums, otrā bija pavadīt laiku kopā ar sev tuvākajiem. Un tad mēs visi likām galvas kopā, lai izdomātu vienu riktīgi foršu dzimšanas dienas pārsteiguma ballīti. Un tad pirmā plāna daļa bija saprast un vienoties par datumu. Tāpēc, ka mammai dzimšanas diena bija svētdienā, bet mēs ballīti vēlējāmies svinēt sestdienā un attiecīgi pusnaktī sagaidīt jau viņas dzimšanas dienas. Bija ļoti svarīgi vienoties par datumu, jo uz Latviju, lai pārsteigtu mammu, vēlējās atbraukt arī mammas māsa un mana māsīca. Un, kad datums tika nolemts, bija laiks otrajai plāna daļai atrast vietu. Un īstenībā sakot, mēs bijām drusciņi pārsteigti par to, cik nesezonā februārī bija grūti atrast brīvu, foršu viesunamu, kas nemaksātu arī kosmiskas cenas. Tā kā mēs bijām tiešām par to ļoti pārsteigti. Un tad beigās mēs netālu no Talsiem atradām Big Fan vietiņu ar nosaukumu Ūdens dzirnavs, kur bija arī pirtiņa, baseins, svinību zāle, ļoti skaista lokācijas vieta un bija arī pieejama šajā konkrētajā mūsu izvēlētajā datumā. Un bija jāsāk plāna 3. daļas izpilde leģenda. Mums bija jāizdomā ļoti detalizēts plāns, lai mammai nebūtu ne mazākās nojausmas par šo pārsteigumu, jo viņa vēlējās tikt pārsteigt, un, protams, mēs vēlējāmies viņu pārsteigt, līdz ar to mums bija jāizdomā leģenda, pie kuras bija aptuveni 20 cilvēkiem, 20 cilvēki tika iesaistīti šajā pasākumā, bija jāpieturās veselu pusotru mēnešu garumā, līdz ar to bija ļoti daudz dažādi ķēdes posmi, kas varēja nojukt, bet nekas nenojukt, un tagad es jums izstāstīšu, kādu plānu, ja leģendu mēs beigās izdomājām. Nē, es ne mans brālis neizrādījām baigo iniciatīvu saistībā ar mammas dzimšanas dienu, tad tētis it kā uzņēmās šo iniciatīvu un teica mammai, ka viņš viņu aizvedīs skaistās dzimšanas dienas vakariņās uz Nurmuižu. Mēs izdomājām Nurmuižu pirmkārt tādēļ, ka mamma būtu skaisti sapucējusies, jo tomēr tā ir skaista glauna vieta. Otrkārt, Nurmuiža atrodas ļoti netālu no ūdens dzirnavām, līdz ar to viņai nebūtu ne mazākās nojausmas, kādēļ viņa dodās šādā te virzienā. Es izdomājām to, ka tētis viņai pateiks, ka viņa pēc tam paliks ūdens dzirnavās pa nakti. Bija riktīgi samliģināts plāns, tā kā daļa bija taisnība, daļa bija izdomājums, bet mamma noticēja visam, un viņa arī bija skaista sapucējusies. Es arī viņu sestdienā, kas bija ballītes diena no rīta, arī sapucēju, ieveidoju viņai mātes, uzklāju kosmētiku ar domu, ka viņai jābrauc skaistai uz šīm te vakariņām Nurmuižām. Bet, protams, tā kā šis te Nurmuižu plāns bija neīsts, tad mēs izdomājām to, ka viņiem pirms viņi dodās uz šo restorānu būtu jāpiestāja ūdens dzirnavās un jāatstāja savas mātes, jo it kā īpašnieki, saimnieki vēlāk nebūs uz vietas, viņiem vienkārši tas ir jāizdara pirms tam un attiecīgi mēs viņu gaidītu šajā svinību norises vietā. Un tad mēs vēl arī izdomājam, tā kā, lai mammai nebūtu absolūti nekāda nojausma par to, ka mēs viņai gatavojam pārsteigumu. Es it kā rezervēju svētdienu, kas ir viņas īstā arī dzimšanas diena, branču. Un tad pārējām pie 4. plāna daļas, jeb gatavošanās. Kā es to minēju, iepriekšējā vlogā es vairāk parādīju šo te visu gatavošanās procesu, arī šīm dekorāciju holu, kurš, paldies Dievam, ka man šis pasūtījums paspēja atnākt laikā. Viss beigās tiešām aizgāja kā pa diedziņu, tieši nekas nenojukt, mamma neko nenojauta un pārsteigums izdevās uz visiem 100. Noskaties, kā mums gāja. Bez kavēšanās un tādiem maziem stresiņiem, bet mēs jau esam ceļā. Hello! Hello, tu nerādi man, bet... Sorry, čau, Elcīte ļoti skaisti uzkrāsojusies. Smuki. Mums ir tagad jābrauc aptuveni pusotru stundu laikam, vai ne? Līdz ūdens dzirnavām. Jā. Laiciņš šodien foršs, bet silts. Vismaz ir silts ārā. I'm excited, man liekas, Dačī būs nereāli pārstāvi. Man arī liekas, Lisiņa raudās. Tātad auto arī saka, man mamma raudās. Jā. Es arī domāju, ka viņa no sākuma spiegs, tad varbūt izies ārā no telpas un tad varbūt raudās. Tā kā mums interesanti redzēt īsto reakciju. Un šorīt no rīta es jau paspēju aizbraukt pakaļ Kūkai. Pirmo reizi pasūtīju no Kūkas gardas siera. Kūka izskaties jau ļoti garšīgi. Tad mēs esam, es to minēju, sataisījušās un nopirkām arī puģītes. So small, watch the clock ticking off the wall. Un patās atbraucām līdz ūdens dzirnavām. Šī būs mūsu svinību zālīte, jau galds ir uzklāts. Tagad ķersimies klāt
dekorēšanai. Viss mans atrasansīsim, un tad varat parādīt. Mums būs baseins, te vēl tāda deju grīda, klausies, ne? Viss notiks, un pirtiņi redz, kur tur vēl augšā, un bērni jau ir sajūsmā par to, ka baseinam ir Slitkalniņš. Man liekas, būs feini, ne? Ļoti labi. Aiziet, ķeramies klāt, jo Daca būs klāt jau reāli pēc bišķīt vairākas stundas. Gatavs būs balons, Kristap? Es jau izpasījies. Par ko? Mantas nesāju. Mantas nesāju? Tāpēc, ka jākāp 2 stāv augšā lejā, jā. Jā, un suņiem draudzīga vieta. Tāda vēsturiskā atmosfēra. Jā, nav nemaz tik tumšs, kā man šķita. Tā kā vēl kalpos. Zālēs riktīgi. To kamīnu var iekurināt. Izcili. Un tur būs klausies ar svecēm vienkārši. Perfekti, jā. Čau, manas mīļās omletes, čau! Reāli. Čau! Čau, kāds prieks! Aiziet, ķeros klāt dekorēšanai, tur mans scenārijs, un sākšu visticamāk ar galdu, sagaidīšu pārējos, un mēs būtīsim balonus. Dekorācijām runājot ar citu iepriekšējā vlogā, es uztaisīju kārtīgu Shane Hall, tā kā jūs neesat redzējuši vēl to video, kurā es gatavojos visam šitam lielajam pasākumam, tad noteikti noskatīties. I was quietly protective of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my Nu, strādā? Baigi viegli nav. 50 balonus varēsim šitā sapūst? Nopietni. Apēc lēnīgi. Vāc, Kristips teica, ka viņam bija kaut kāds vēl labāks. Jums nesanāk, puiši? Ko notiek? Yeah, I'm yours, and now we're singing. Viss notiek. Jums ir vēl palikuši 45 balonu, draugi, ja? Galda ir gandrīz izdekorēta. Bet, lai mēs mammu nesagaidītu šādās drēbēs, mums ir ātri jāpārtēro. Šis ir mūsu numuriņš. Tu redzēji to skatu? Baigi labais. Redz, kas tas ir pa dīķīti vai upe? Tavu kā tu vērtēji savu komandu, dāmu? Ļoti labi 10? Rūpīga pumpēšana. Līmēšana, siešana, vai ne? Jā, ļoti labi. Ok, tad redz, kur ja vajag kādam nodrošināt dekorēšanu, tad var zvanīt, ja?
tagad ieskrienās. I've been working on myself. I really try my best to change, but sometimes in a love fade, right? Maybe we should stay in bed, pretend that everything's the same, just a little play pretend, right? But baby, we're changing. We can't really help it. We might just enjoy it. Rādi mammai! Tev tagad ir jāsaka, ko tu esi sapratusi. Aigars apnācis, un es viņam lieku mazgāties. Uzbrauc piedrošas, man riktīgi vērts pļāvē, iestumju Tad var pateikt, ka Kristīna pa vidu kaut kur aizpeldēja. Kaut kas no manis jautātā vai sacītā tev atbilst, pārsēties palvāt, tā ir pārsēties palvāt. Tātad visu, kas ir izdarījis Lietuvā, pārsēties palvāt. Es no Rīgas pārsēties Tā piekāpjas smākties. Ja es biju doma baznīcā, pārsēties palvāt. Tev ir brūni, māsni, brūnes. Brūnes ir pārsēties palvāt. Aiziet lūkām! A little longer than a few minutes later. Dievs, baby! Daudz baltu dieniņu, laimīgā dodiņu. Krēmīga, ne? Jā. Man garšo. Man garšo. Jubilāram arī garšo, ja? Jā. Ļoti labi. Bija tiešām viena nereāli forša pārsteiguma ballīte, un man kā ģimenes cilvēkam nekas vairāk nevar dzīvē iepriecināt kā tas, ka mēs visi pavadām laiku kopā, tā kā tiešām visi man mīļie cilvēki bija vienā telpā, un mēs nākamajā rītā paēdām foršas brokastis, mēs bijām pasūtījuši sev arī pankūks un soļanku, un varējām arī foršā dienas gaismā saulītē aplūkot, kāda tad ir ūdens dzirnavu teritorija, tiešām burvīga vieta, iesaku doties, vai jums plānā arī ir kādas svinības, tad šo es varu ieteikt. Tā kā es zinu, ka iesaistītās personas gan jau, ka arī noskatīsies šo video, tad es vēlos arī no sevis pateikt lielu un mīļu paldies visiem, kur piedalījās šīta plāna izpildē. Tiešām tas nebija viegli, bet mums tas izdevās, un es ļoti ceru, ka jums patika šis video. Es jums novēlu burvīgu atlikušo dienu un tiekamies nākamajā video.